Dažādu vielu gremošanas process, olbaltumvielas. Mutē sākas ar skābi un fermentu pepsīnu, kas olbaltumvielas sadala mazākos peptīdos. Kuņģa sula ļauj pepsīnam turpināt sadalīt olbaltumvielas, un tas veido galveno sadalīšanās posmu. Mazo zarnu sākums. Peptīdi un puse gatavajiem aminoskābju tiek nosūtīti uz 12 pirkstu zarnas sākumu. Pankreass. Šeit aizkuņģa dziedzeris izdala enzīmus, kas pabeidz peptīdu sadalīšanu aminoskābēs. Aminoskābes tiek uzsūktas mazās zarnu sienās un nosūtītas asinsritē. Visi neatmiņoti vai neuzsūkti proteīnu komponenti tiek izvadīti no ķermeņa kā atkritumi. Ogļhidrāti. Kuņģis. Ogļhidrāti turpina ceļojumu uz kuņģi, bet lielākā daļa ogļhidrātu tur netiek aktīvi sadalīti. Ogļhidrāti nonāk aizkuņģa dziedzerī, kur atbrīvo fermentus, piemēram, amilāzi, kas sadala ogļhidrātus glikozē, maltē un citos vienkāršos cukuros. Aknu apstrāde. Glikoze un citi cukuri tiek transportēti uz aknām, kur tos pārveido un uzglabā enerģijas nolūkos. Atlikušie ogļhidrātu elementi izdalās no organisma caur izkārnījumiem vai tiek izmantoti enerģijas ražošanai. Tauķi. Kuņģis. Tauku šķiršanas process sākas kuņģī, kur tauki tiek sadalīti sīkākās daļiņās, izmantojot kuņģa sulas un kustības. Tauki iet tālāk uz zarnu traktu, kur tiek sasniegti ar žults sulu no aknām un žultspūšļa. Šī žults sula sadala taukus mazākās pilienos, lai tos padarītu vieglāk sagremojumus. Tauki tiek absorbēti zarnu sieniņās un pēc tam nonāk asinīs. Jebkuras nesagremotas tauku daļiņas tiek izvadītas no ķermeņa caur izkārnījumiem. Mikroelementi. Mikroelementi tiek uzņemti gremošanas procesa laikā, galvenokārt tiekot absorbēti mazajā zarnā. Kad mikroelementi ir uzsūkti, tie tiek transportēti pa asinīm uz dažādām ķermeņa šūnām un audiem. Kad mikroelementi nav vairs nepieciešami, tie var tikt izdalīti caur gremošanas sistēmas izkārnījumiem vai, ja ir pārpilnība, caur nierēm, kur tiek izvadīti ar urīnu. Ūdens. Kuņģis. Ūdens tiek nogādāts kuņģī kopā ar pārtiku. Šeit tas paliek uz īsu laiku, bet lielākā daļa ūdens turpinās ceļu uz zarnām. Galvenā ūdens uzsūkšanās notiek tievās zarnas, kur tā tiek absorbēta no pārtikas masas atlikumiem. Nieres. Beigās pārpalikušais ūdens, kas nav nepieciešams ķermenim, tiek filtrēts un izdalīts no asins caur nierēm, atstājot ķermeņa caur urīnu. Enzīmi. Siekalas satura enzīmu amilāzi, kas palīdz sākt ogļhidrātu sagremošanu. Kuņģa dziedzerī izdala kuņģa sulu, kas satura enzīmu pepsīnu, lai sagremotu proteīnus. Aizkuņģa dziedzeris izdala fermentus, piemēram, tripsīnu un čimotripsinu, kas turpina proteīnu sadalīšanu mazākos peptīdos. Tādējādi enzīmi tiek izdalīti un darbojas dažādās gremošanas sistēmas daļās, lai nodrošinātu pārtikas sastāvdaļu pienācīgu sagremošanu un uzsūkšanu organismā.